Esiet sveicināti kārtējā Pranajāmas mākslas video laidienā, un šis jau būs jubilejas izlaidums, 10. epizode, kurā mēs atkal mācīsimies vienu jaunu pranajāmu. Ja? Šī nebūs īstenībā jauna pranajāma, jo šo pranajāmu mēs apguvām, un tā ir mazliet savādāka versija, šīs pranajāmas versija. Tad runa ir par Nadīša Dhana pranajāmu, jeb labās kreisās nāsas elpošanu, kas ir viena no slavenākajām un viena arī no visiedarbīgākajām pranajāmas tehnikām. Ja, šī prakse saucās Anuloma Viloma. Anuloma Viloma atsevišķās jogas tradīcijās arī šādā vārdā tiek dēvēta Nadīša Dhana. Ja, tad nosaukums var būt mazliet cits, bet prakse ir tā pati. Bet pēc mūsu tradīcijas, un mūsu tradīcija Bihāras jogas skolas tradīcija vai Satjananda jogas tradīcija, kā to saprot ārpus Indijas. Indijā to sauc kā Bihāras jogas skolu. Tad mūsu tradīcijā mēs pa Anulomu Vilomu saucam mentālo Nadīša Dhana pranajāmu. Ļoti sarežģīts ievads, bet viss būs gaužām vienkārši. Tad Nadīša Dhanā mēs ieelpojam ar kreiso nāsi, izelpojam ar labo, ieelpojam ar labo, izelpojam ar kreiso, izmantojam rokas mudru, lai regulētu elpas plūsmu. Šajā praksē mēs to darīsim mentāli. Rokas paliks žņana mudrā vai čin mudrā vai klēpī, kā jūs to turat, un mēs visu darīsim mentāli. Ja? Tas būs mazliet grūtāk, un mazliet cits efekts būs praksē, jo šeit mēs strādāsim ar uzmanību, ar spēju iztēloties, spēju koncentrēties. Ja? Tātad Anuloma Vilomā mēs praktizējam Nadīša Dhanu, kreiso labo nāsi, tikai mentāli. Ja? Tad pamēģināsim arī kopā, es jūs pavadīšu, lai jūs varat šo praksi arī apgūt. Prakse ir vērtīga, noderīga. Ja? Jūs ziniet, ka jogā mēs visu daram ar uzmanību un apzinātību un ar fokusētu prātu. Ja? Pat čakras tiek atvērtas nevis ar kaut kādu bakstīšanu vai ar kaut ko citu, bet ar uzmanību un koncentrētu prāta stāvokli. Ja? Tāpēc sāksim jau laicīgi trenēt prātu, uzmanību un koncentrēšanās spējas ar Anuloma Viloma praksi. Tāds lūk ievads, bet pie prakses. Tā parasti praktizēsim, apgūsim vienlaicīgi. Iekārtosimies savā meditācijas pauzā, pievērsim acis. Un kā jau mēs ierasti sākam ar ķermeņa atslābināšanu, tad mēs vērojam elpu, šo mēs pārtinam, cik jūs esat ļoti steidzīgi, jums vajag uzreiz visu. Maza pacietības, ja? Un sāksim arī Anuloma Viloma praksi, jeb mentālo Nadīša Dhanu, un sāksim mēs šādi. No sākuma mēs ar uzmanību pavērosim elpas plūsmu nāsīs. Ja, pāris ieelpas, izelpas sajūtam, kā gaiss ieplūst caur nāsīm, izplūst. Ja, nākamajā etapā mēs koncentrējamies uz kreiso nāsi. Ja, mēģinām sajust gaisa plūsmu tikai kreisajā nāsī. Ieelpa caur kreiso nāsi un izelpa caur kreiso nāsi. Vēl viena ieelpa caur kreiso un izelpa. Un vēl viena ieelpa un izelpa ar kreiso nāsi. Un tagad tieši to pašu ar labo nāsi. Virzam uzmanības labo nāsi, ieelpojam ar labo un izelpojam ar labo nāsi. Ieelpojam un izelpojam, ja? Curam uzmanību labajā nāsī, it kā kreisā nāsa būtu aizspiesta. Un vēl viens piegājiens. Ja, mēs visu daram mentāli, koncentrējamies, cik mēs varam. Un šajā brīdī sāksim mentālo Nadīša Dhanu. Uzmanību kreisajā nāsī, visu izelpojam. Un sākam ieelpu ar kreiso. Uzmanību kreisajā nāsī, izelpa ar labo, uzmanību labajā nāsī. Ja izelpojam visu gaisu, tad ar labo nāsi ieelpojam, uzmanību labajā nāsī un izelpojam ar kreiso nāsi.
Uzmanību kreisajā nāsī. Tas ir viens cikls. Sākam jaunu ciklu. Ieelpa ar kreiso nāsi, ar uzmanību. Izelpa ar labo nāsi. Atkal uzmanību labajā nāsī paliek un ieelpojam ar to, sajūtam, kā gaiss ieplūst. Un tālāk izelpojam ar kreiso. Ja, viss daram mierīgi, relaksēti, bet ar uzmanību. Ja, sekojam līdz šim paternam, jeb šablonam, ja sajūg, sākiet no jauna. Sākam no jauna ar kreisās nāsī ieelpa. Vēlreiz. Ieelpa ar kreiso, izelpa ar labo. Ieelpa ar labo un izelpa ar kreiso. Uztaisam vēl vienu piegājienu. Ieelpa ar kreiso, izelpa ar labo. Uzmanību labajā nāsī. Ja, sajūtiet, vērojiet labo nāsi. Tagad arī ieelpa ar labo. Uzmanību paliek labajā nāsī. Un elpojam ārā ar kreiso, uzmanību atkal pārslēdzas uz kreiso nāsi. Ja, un noslēdzam. Ja. Šāda arī ir tehnika, anuloma viloma. Šī ir tehnika, kas ir uz robežas starp pranajām un meditāciju. Ja, arī jums iesaku, sevišķi šī tehnika palīdz tajās reizēs, kad jūs praktizējat nadīšot hranu, bet kāda nāsi ir cieta. Ja. Tā bieži gadās, vienkārši nevaram ieelpot caur nāsi, vai gaisa ļoti grūti plūst caur kādu nāsi. Tādās reizēs mēs praktizējam mentāli, ja, un mentāli mēs palīdzam nāsī atvērties. Ja. Un no sākuma jums būs sajūta, kad gaisa iet pa abām nāsīm, kad jūs neko nevarat ietekmēt, bet tā būs tikai sajūta. Ja. Tas nav svarīgi, no sākuma mēs trenējam uzmanību. Un tad ar laiku jūs pamanīsiet, ka jūs varat ar uzmanības koncentrētas prāta palīdzību tiešām ietekmēt gaisa plūsmu vienā nāsī un otrā nāsī. Tad jau tas ir labs līmenis. Bet, lai pie tā pienāktu, jums šī praksa ir jāpraktizē diezgan regulāri. Ja? Lai jūs spējat koncentrēties un ietekmēt elpas plūsmu ar domu palīdzību. Lai jums izdodās un visu gaišu. Om Shanti!